Nu ko, re kur mūsu mājiņa. Un es dodos vienā ļoti jaudīgā treniņā. Parādīšu, kā man tur ies, ja man būs spēks. Tagad 6 kilometrus man būs jākāpj uz augšu un jāuzkāpj 1200 metri, bišķiņ vairāk, gandrīz 1300. Nezinu, cik ilgi tas būs, bet skatīsimies. Šobrīd esmu tikusi uz priekšu par kilometru, bet uzkāpusi tikai 100 metrus. Tas nozīmē, ka vēl 5 kilometri un vairāk kā kilometrs uz augšu. Nu, es jau esmu piekusus, bet labi, turpinam. Ir noieti 2 kilometri, bet uzkāpti tikai 200 metri. Tas nozīmē, ka ir palikuši 4 kilometri uz priekšu un kilometrs uz augšu. Tie augstuma metri vispār nevācās. Es nezinu, cik brutāli būs tie pēdējie, un es nezinu, cik ilgi viņi vēl nevāksies. Bet, jā, nu, vismaz tā ir ļoti skaisti. Kā jau kalnos, protams. Labi, tiekamies vēlāk. Nu, beidzot es sagaidīju to kāpienu, bet tāpat vēl ir 3,5 kilometri un 800 metri augšā, bet tagad pa šitādiem akmeņiem. Nu, es teiktu, nav baigi grūti, bet grūti ir atrast šos apzīmējumus. Lai saprastu, kur ir īstā trasa, jo jūs jau zinat, ka man patīk apmaldīties, un, piemēram, tagad nākamo es neredzu, tā kā es atkal improvizēšu. Kilometri, kāds 700 metri uz augšu. Baigies kāpiens. Līdz Portugāles augstākajai virsotnei palikuši mazāk kā 2 kilometri un laikam 200 vai 300 augstuma-metri. Tā kā lielākā daļa jau ir izdarīta, bet viegli gan nav. Es nevaru iedomāties, kā šito būs darīt Kārlim pēc 120 noskrētiem kilometriem. Bet tas skats. Jautrākā daļa ir pieveikta 6 kilometri. Un tagad 19 uz leju. Juhu. Bet te ir reāli, tie ir veikali, krogi. Enter the roundabout. In 20 meters enter the roundabout. Un te ir arī pacēlāji. Viņi šobrīd nedarbojas. Es biju plānojusi uzkāpt augšā tos 6 un tad skriet lejā pa citu maršrutu, bet es nevaru atrast to citu maršrutu, jo, kad tadām, jā, es vispār neredzu, kur tie takas, un es laikam tomēr iešu atkal atpakaļ uz to augšu, un tad skriešu, kāpšu lejā pa to pašu, kā es uzkāpu.
dodos lejā. Nu, te jau uz sekundes simdaļu novēršos no takas. Tad momentā ir klūpiens. Bet tie skati ir to vērti tāpat. To visu klūpienu dēļ. Kur tu biji, Slatkaini? Kur? Slatkaini, kur tu biji? Nav mīļams, kā būs. Oi, būs grūti. Uzkāpt augšā tas ir viens, bet otrā pusē tur lejā tikt. Tur ir, tur nebūs ātri noteikti. Tur ir, tu nokāp. Tur nav tā, ka rolling hills. Tur ir ļoti tehniski. Nebūs ātri. Smuki. Smuki, ļoti smuki. Šo jauko vietiņu mēs pametam, lai dotos uz citu jauku vietiņu. Jā, 3 kilometrus. Citā virzienā. 3? Vairāk 10, tāpēc nav tālu. Nav tālu, jā, šoreiz nav tālu. Mēs tikko atbraucām, bet aizmirsu uzfilmēt, kur mēs atbraucām. Makaroni jau vārēs. Mēs tādā lielā laukumā vieni paši esam. Reku kukīs. Un tur lejā ir ciematiņš vai pilsētiņa. Tūlīt parādīšu. Tur mēs iesim uz veikaliņu šodien. Rekur. Ui! Jā, tā ir kā, bet tā. Es piedāvu īstenā, bet pausturēt nekā. Šitajā ūdenī. Ai. Uz pilsētu. Šī ir mūsu liela pilsēta. Mēs nobraucām lejā uz to pilsētiņu, ko mēs redzējām no augšas, vai ne? Un te ir kemperspots vienīgais šajā kalnu apvidū. Tur var samainīt ūdeņus. Jā. Un ļoti zolīti. Te ir 4 vietiņas, plus 5, kur ir tas maiņas punkts. Jā.
Un tur pie katra ir savs galdiņš. Katrai vietiņai galdiņš. Mēs bijām uz vietējo beķereju brokastīs. Un mēs sapratām to, ka, ja tu esi vienīgā beķerē 3 rajonos, to nevajag būt labai, to vienkārši vajag būt. Jā. Vienkārši vajag mācēt samaisīt miltus ar ūdeni. Tieši tā. Jā. Nu labi, nav tik slikti. Bija kaut kāda tā apelsīna kūka, kūciņa keksiņš. Tam bija cukurs klāt, tā kā. Portugāles nacionālā bulka. Salīdzinot ar aizvakardienu, kad mēs bijām. Neatceros, bet ir daudz garšīgāk. Tad kraukšķīga. Nu, šīs viņiem vajadzētu mācēt taisīt. Arī nav līdz galam izcepts. Vai tāda sulīga likās arī. Aizdomīgi. Aizjām. Maziņš apvainojās, jo Karls nolauza kaut kādu tur lietiņu un mums tagad vairs nevar izlaist ārā pelēko ūdeni. Pildam ūdeni. Nosodītais nolikts turēt trubu, jo pazaudēts ir tas tur. Pārējie. Es nezinu, cik mēs jau esam pirkuši un pazaudējuši, bet šoreiz mums nav īstais gals. Mums ir puscolu mazāk vai kādu tur tie izmēri skaitās. Un ūdens šeit netiek pārbaudīts, bet nu vajadzētu būt dzeramam. Tā, tur nevar redzēt. Tur vajadzētu būt pusītē aptuveni gandrīz. Kur šeit tas mazais? Tāda ļoti klusa vietiņa izskatās. Nav nu viena cilvēka, viena mašīna tikai. Tātad es nezinu, vai Saba uzfilmēja, bet iepriekšējā spotiņā braucot noliet ūdeņus, tur tā šaurs diezgan bija, un atpakaļvietā braucot, apmalīte bija bišķīt augstāka, un man sanāk šis te struntiņš, kur ir noliešanas lieta, viņš bija, kurš ir tādu posmu garāks, un var redzēt, ka tur bišķīt aizķēra. Tā bišķīta noņurcīts ir, vai ne? O, tik mazlietiņ? Tik mazlietiņas aizķēra, un viņš visu to padarīšanu tā kā palieca uz aizmuguri un sāka pilēt. Tā kā tagad mēs bijām vietējā depiņā, nopirkām štādu te, sponsored by ChatGPT. Nav nejausmas, kas tas īsti ir, bet cerams, ka tas ir tas, ko mums vajag. Un nosīlos pa jaunu šito, jo izrauc it kā nekas nav, vismaz tā neizskatās, pat varēja pievilkt.
Vienkārši tas silikons laikam atnācis vaļā, tas es nošpirta. Uzmatēju abas virsmas un Un līmēs kopā, vai? līmēs kopā tagad, jā, tad redzēs. Redzēs, vai turēs. Ir sauriets un tur līst lietus. Labrīt! Labrīt, Jupiņ! Jupiņ! Labrīt, paskaties. Vēlreiz. Oh, happy birthday, Jupiņ! Labrīt! Labrītiņ no rītiņa. Šī ir Karlasa dzimšanas diena. Un mēs visi trīs ejam dzimšanas dienas pārgājienā. Wow, kā tu tūtiši. Wow, un... Jubiņ! Jubiņ. Sabu, tu jau pastāstīji? Ko tad? Kā tu te organizē, lai cilvēki man sūta video? Es neko neorganizēju. Jā, kurš tad? Es nezinu. Labi, parādi savu seju, kā tu melo. Es nezinu, par ko Karlis runā. Viņam cilvēki sūta apsveikumus dzimšanas dienā. Un viņš vaino mani. Varbūt, ka šitais visu noorganizēt. Tur būs upe, bet tur ir izžuvis. Wow! Nu, Jubiņ, No. forši tā dzimpaka pārgājiens. Jā. Labi, labi. Mēs nonācām, mēs gājām, un tad bija uzzīmēts, ka tālāk nedrīkst iet. Mēs domājam, kas tad tur varētu būt? Te ir nogruvums. Un trase ir. Jā, tāpēc arī nav ūdens, jo te visur vajadzēja gar trasi iet tādai upītai foršai. Bet viss ir noticējis lejā. Labi, pagaidiet mani. Un re, kur tepat netāli vēl viens nogruvums bijis.
Dievs. Reku no augšas. Ir sabrucis. Viss. Un te vēl var tā forši pāriet. Jā. Tur ir bezdibenis. Jā. Ak, Dievs. Kukī, nāc te lūdzu. Lopas pie zobiņa. Ak, Dievs. Nu, nāc skaties, ko tu tas sadarīsi. Ko es? Čau, Kārli! Čau! Gari! Daudz laimes dzimšanas diena, lai tev sapņi piepildās. Iedzeram! Tā kā nepaspēja atpūsties, vienkārši tie video nāk un nāk, kur. O! Esam Lusiņā! Wow! Vai, nāc skaties vēl. Ir 4 video jau atnākuši. Wow. Es viņu visu vienlaicīgi filmu. Esmu pārliecināts par to. Mēs to cep vai grillē bieži iegriež, lai nesasprākst. Liek ēdienos, piemēram, ar pupiņām, rīsēm. Dažreiz ēd kā uzkodu ar maizi. Ok. Tātad, lūdzu, pasakiet man pēc kā izskatās šis tā. Šī desa. Mēs nopirkām šādu desu Portugālē. Tā ir tieši no šīs vietas, kur mēs esam. Es sāku viņu griezt, un viņa izskatās šādi. Un viņa garšo pēc piparkūku mīklas. Jā, garšo pēc piparkūku mīklas. Un mēs tagad sākām meklēt, kas tā vispār ir pa desu. Un viņa ir reāli no miltiem, ūdens un eļļas, taukiem. Garšvielas. Milti, tauku, garšvielas. Un viņa, ak, Dievs, šī ir tik jocīga desa. Jā. Karlasam joprojām ir dzimšanas diena. Mēs atbraucām uz citu vietiņu, uz to pilsētu, kur būs finišs viņam. Bet ne uz pašu centru, bet tā kā augšā kalnā. Mēs paliekam. Bet es nogāju lejā uz pilsētiņu. Tāpēc man tagad ir tāds kupris. Jo man Somā ir kebabi. Mēs ar Kārli jau kādu nedēļu vai vairāk runājam par to, kā mēs gribam kebabus. Bet nekur nevar viņus dabūt. Un tagad es ieraudzīju, ka te ir kebabnīca. Un gāju pakaļ. Un tad mēs ēdīsim kebabus un neko baigi nedarīsim, jo tā ir Kārlis mīļākā aktivitāte. Neko nedarīt. Re, kur arī ir mūsu mājiņa. Nu jau viņi. Priecīgs? Jā. Nāc mieloties. Svētku mīlestība. Šodien ir tagad jau 26 grādi. Un mēs nākam 3 reizes dienā vēsināties uz ūdenskritumiem mazajiem. Draudzenes.
Gan kazas, gan tur arī aitiņas. Un reku blubiņš tur. Ko tu tur ņemā? Es kūku. Dzimku kūku. Dzimšanas dienas kūku. Jā. Kūkās. Un reku viena kūciņa. Viens eklērītis čuči. Saki, paldies, ka skatījāties. Vai, paldies, ka skatījāties. Saki, tiekamies nākamajā reizē. Tiekamies nākamajā reizē. Viņam tā neizskatās, ka tā arī ir par tukšu atkal.